Viņi iznīcina savu dzīvi, cenšoties nozagt tavu likteni. Šī ziņa nav visiem, tu zināsi, ka tā ir tev. Es nezinu, kas viņiem teica, ka viņi var nozagt Dieva bērna likteni. Varbūt ar kādu citu tas izdotos, bet ne ar tevi. Tavām svētībām virsū ir tava adrese. Tās domātas tikai tev, un neviens tās tev nevar paņemt prom. Cenšoties nākt pret tevi, cenšoties iznīcināt tavu dzīvi, lai varētu nozagt tavu likteni, tie iznīcina savas dzīves, reputāciju, līdzekļus. Viņi varēja šo laiku izmantot kaut ko būvējot priekš sevis, lai stiprinātu sevi, bet tā vietā gaidīja uz tevi un tavas svētības atnākam, lai varētu ielēkt un paņemt tās. Tāpēc viņi izturējās pret tevi pieklājīgi sākumā. Viņi nevēlējās, lai tev ir aizdomas par viņiem. Viņi gribēja, lai tu turi viņus sev apkārt, jo lai tad, kad tavas svētības ienāk, varētu tās nozagt. Bet Dievs lika viņiem gaidīt, līdz kamēr viņi zaudē pacietību. Viņi zaudēja pacietību un kļuva agresīvi, neciena tevi, neatvainojas, un tas kļuva tik slikti, ka tu neko nevēlies ar viņiem vairs. Tu tos atlaidi, nogriezi, un tagad tiem nav izredzes saņemt tavas svētības, jo tu ar viņiem dalītos. Tu dalītos, jo sākumā viņi labi izturējās, viņi pārvērtās par nikniem dzīvniekiem, tu neko vairs ar tiem nevēlies. Viņi izniekoja visu šo laiku gaidot tavas svētības, kamēr varēja sevi stiprināt, būvēt, lai uzplauktu. Tagad viņiem nav nekā, viņi sevi iznīcināja. Sēž drupu kaudzē, ejot pret Dieva bērnu, kā tu. Kā viņi pat iedrošinās domāt, ka varētu nozagt no tevis. Tu dievišķi vadīta, tik ļoti Dieva mīlēta, tik ļoti Dieva lolota.